Tagad jaunā krāpšana ļoti populāra, kad zvani kā meita, cietu avārijā, pārst uz galvu, vajag samaksāt kuklu policijai, samaksāt kukuli tur slimnīcai, visiem pārējiem. Tas nav tā, ka tur ir adrenāta balss. Es vairāk esmu dzirdējis stāstus, kur ir nepareiza valoda, nepareiza balss, nepareiz dzimums, jo viņam nemaz nav meitas, viņam ir dēls. Viss ir nepareizi, bet tad ir katrs, nezinu, kāds 100. gadījums, kur ir viss sakrīt. Balss ir ļoti līdzīga, ir meita, ir aptuveni tādā vecumā, šobrīd nav sazvanām. Un tad tie saka, ka tur ir mākslīgais intelekts, tur ir viss pret viņiem vērsts uzbrukums. Tas nevar tā būt, tāpēc, ka tajā dienā 100 cilvēkiem, kuriem tik zvanīts, tas netika vērsts personīgi pret viņiem. Tad iespēja, ka tieši tev ir personīgi pret tevi, ir ļoti niecīgi, gandrīz nereāli. Līdz ar to visticamāk vienkārši vienmēr mums ir jāpieņem to, sakritības notiek. Vienmēr, ja tā sakritība ir 1 pret 1000, tad vienam no 1000 būs, un tam 1000 būs tāds, kā tas varēja būt, kāpēc tieši ar mani notiek.